Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana video auditorija ir Vīnē, Vīnes Prātera parkā. Un es esmu pie kāda ļoti interesanta objekta. Tas ir Kugelmūgels vai Kugelmūgela republika, ko savā laikā Edvīns Lipburgers, mākslinieks, radīja ne šeit, bet kādā pļaviņā Vīnes vienā ciematiņā. Un mākslinieks, viņš bija mākslinieks, šis te Edvīns Lipburgers, nonāca konfliktā ar vietējo būvvaldi. Vietējā būvvalde uzskatīja, ka tas nav nekāds mākslas objekts, bet tā ir būve, un šī būve ir jāskaņo vietējā būvvaldē. Mākslinieks tam nepiekrita, un konflikts turpinājās. Tātad šis objekts sākotnēji tika radīts 1971. gadā. Nu, un turpinot māksliniekam uzskatīt, ka tā nav būve un tā nav jāskaņo. Konflikta tāds augstākais punkts bija 1979. gadā, kad mākslinieks tika arestēts uz 6 nedēļām. Bet 76. gadā bija jau nodibināta neatkarīga republika, tā saucamā mikronācija. Liek teikt, ka šī neatkarīgā valsts vai mikronācija nav nevienas valsts atzīta. Protams, tāpēc tā ir tipiska mikronācija.